augusts 4. varētu simbolizēt tādu kā tēlu simbolu nenoteiktā laikā, kas raksturotu šīs dziesmas materiālu, domu, idejas, tās emocijas, kas šeit ir. Augusts 4. Tas ir arī tāds tiešām karalisks tēls, kas varbūt kaut kad pirms vairākiem simtiem gadu atpakaļ feodālās sistēmas laikā droši vien bija kaut kādi mužnieki vai karaļi, un tad viņi arī bija kā tādi simboli cilvēkiem un pilsētām, un tas ir tāds simbols. Bet no otras puses, augusts 4. Ja tu apgriez otrādi, 4. augusts, tad tā ir mana dzimšanas diena. tad tas ir tāds tiešāks, varbūt, no kā tas ir nācis patiešām. Tas viss sākās tomēr ar tādām nejaušām idejām un varbūt vienkārši vēlmi izpausties. Pat ne publiski, bet mājas apstākļos. Un beigās tas materiāls bija uztapis tik tālu, ka likās, ka tas būtu grēks neizdot to visu un kaut kā nedodot tālāk pārējām nākamajām paudzēm. Tā kā, gandarījums ir liels un, protams, vēl lielāks gandarījums ir par plati, kuru tu vari turēt rokās un teikt, ka jā, tur iekšā ir tas, ko es esmu ierakstījis. Tas ir baigās gandarījums. Bieži arī ir tā, ka tu uzliec, tu esi ierakstījis kaut kādas dziesmas mašīnām, piemēram. Tad maz nezini īsti, kas tas ir. Tev tik daudz tās dziesmas, tik daudz MP3, ka beigās īsti nesaproti. Tev kāds paprast, kas ir tev mīļākā dziesma, tad tas aizdomāties, ka pagaid, tā dziesma, trešā dziesma manā mašīnas izlasē. Bet tomēr ar plati ir savādāk. Paņem, viņu izņem no vāciņa, paskaties uz vāciņu, uz visu, uz dizainu un nosaukumu un izlasi, kas un kā, un tad, lietas, tas ir tāds pilnīgi kaut kāds cita dimensija. Tas pirmais impulss laikam bija mūzika, tā sajūta, tas grūvs, un tad tika pieskaņoti teksti. Bet, protams, laika gaitā tas viss saplūda kopā un radās jaunas idejas, jauni teksti. Patiesībā kopā bija kādas 20 dziesmas. Nonācām pie 10 tādām kompozīcijām. Tik izvēlēt labākais. Redz, un te ir vienkārši, par katru kaut kad es biju par to domājis tīri. Kāpēc es vispār to rakstīju, kāda bija tā doma. Un te ir tas, kas paliek pāri, piemēram, arī, un bija dziesma par draugiem. Un arī te optimisti. Un kā teksti mainās, kā tiek kaut kas izsvītrots un tiek rakstīts jauns. Ir dziesmas, kurās ir šis vēstījums vairāk izteikts, un ir dziesmas, kuras ir vairāk par varbūt attiecībām ar cilvēkiem. Kā piemēram tas, kas paliek pāri, kas ir otrais skaņdarbs, tas ir tiešām par cilvēku attiecībām, kaut kādu savstarpējo miedarbību, kā mēs viens otru ietekmējam. Tāpat mūsu politika, tur ir, tā noteikti nav par īsto politiku, bet drīzāk par dažādām cilvēku grupām, kas dzīvo vienā vienotā telpā, bet tomēr ir atšķirīgas un dzīvo tādu paralēlu dzīvi. Katra ar savu politiku. Un
un kāpēc mūsu politika? Tāpēc, ka tā ir mana politika. Tas ir augusta 4. politika. Mūsu paaudzes politika. Tā varbūt sasaistās arī ar satelītiem, ar maniem dombiedriem. Tie cilvēkiem, kas iesaistījās šajā projektā. Un tas arī atspoguļojās videoklipā, kas tika uzfilmēts Ziemeļblāzmā, kur arī ir vairākas politikas sapludinātas kopā vienā lielā kultūras namā Ziemeļblāzma. Tur esmu es kā viena cilvēku grupa, un tad ir tādi jaunieši skateri, kas brauc pa to kultūras namu un ir ar savu kaut kādu domu gājienu. Un mēs ir kā esam kopā, bet tajā pašā laikā dzīvojam esam paralēlās pasaulēs. Ja tev būtu jāuzraksta scenārijs filmai par augusta 4. kādi būtu galvenie notikumi? Tas varētu būt ceļojums apkārt pasaulē. Apmēram šādā pašā laikā ceļojums apkārt pasaulē. Vai arī rudenī, kad no kokiem krīt visas lapas lejā un zeme krāsaina. Tas varētu būt baigi smuki. Ko augusta 4. darīt filmas laikā? Ko viņš varētu darīt? Viņš varētu neko nedarīt. Viņš varētu sēdēt un skatīties ārā pa logu un domāt visādas domas.